Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Rubrikas Esiet vesels sponsors – kompānija Nuga Best. Tās superefektīvās masāžas gultas ir devušas kustību vieglumu simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē un vairākiem tūkstošiem arī Latvijā. Nuga Best iekārtas stimulē organismu un pakāpeniski atjauno traucētās funkcijas. Šodien Latvijā ir tik daudz cilvēku, kuri radikāli uzlabojuši savu veselību, ka skeptiķi gandrīz vairs nav sastopami. Man piedāvāja paguldīt uz turmānī paklāju. Tur bija arī speciāla gultiņa. Es vēl domāju par gultu, bet paklāju es noteikti iegādāšos, jo tas mazināja sāpes. Но ковер, я в лепешку разобьюсь, но я обязательно себе возьму этот ковер, потому что он еще усиливал вот этот эффект исчезновения болей. Šāda masāžas tehnika jau sen tiek praktizēta austrumos. Darbības princips ir ļoti vienkāršs. 40 minūtes dienā guļot masāžas gultā, cilvēks tiek pakļauts ārstnieciskām procedūrām. Pirmkārt, tas ir siltums, ko izstaro speciāli nefrīta rullīši. Lēnām slīdot pa pacienta mugurkaulu, tie masē muguru. Kompānijas Nuga Best dibinātāja Cho Sing-hena dzimtenē vidējais dzīves ilgums pēckara gados pieaudzis no 50 līdz 85 gadiem. Viņš ir izstrādājis iekārtu, kura atgrieza veselību viņa paša mātei, kā arī simtiem tūkstošu cilvēkiem Korejā un visā pasaulē. Vispasaules veselības aizsardzības organizācija ir atzinusi šīs metodes efektivitāti. Ortēzes paši labākie fiksatori ceļgalu, muguras vai plecu sāpju gadījumos. Baltijas tirgumu tās piegādā firma Rau. Individuālajiem pircējiem no lielā medicīnas preču sortimenta paaugstināts ikdienas pieprasījums ir ortēzēm. Tās ir speciālas ierīces traumēto locītavu un ekstremitāšu atslodzei, fiksācijai un korekcijai. Ceļu, muguras, plecu, roku un kāju locītavu sāpju gadījumā ortēžu lietošana palīdz atjaunot locītavu kustības. Vadošo pasaules ražotāju ortēzes ir izgatavotas no elpojošas anatomiskā adījuma trikotāžas, kurām ir dažādi ielikņi – silikona gredzeni, metāla atsperes, eņģes. Locītavu kustības laikā ortēze uztur tās pareizo stāvokli un rada masējošu efektu. Atkarībā no jūsu ārstējošā ārsta noteiktā ārstniecības kursa, firmas RAL speciālisti mediķi palīdzēs tieši jums piemeklēt nepieciešamo ortēzi. Šīs funkcionālās ierīces atvieglos un samazinās ārstniecības un rehabilitācijas ilgumu pēc traumām un operācijām. Firma RAL piedāvā ne tikai ortēzes, bet arī ļoti daudz nosaukumu preču, kuri atvieglo slimnieku ciešanas un atgriež viņiem iespēju dzīvot aktīvi. Ja pareizi ārstē vēnu slimības, vairums gadījumos prognoze ir labvēlīga. Vēnu varikoze ir saslimšana, kā rezultātā vēnas kļūst plānākas un izspiežas caur ādu, veidojot zemādas mēzglus. Varikoze rodas asinsvadu iedzimto anomāliju, aptaukošanās, ilgas stāvēšanas kājās, augstupēžu kurpju valkāšanas rezultātā, kā arī grūtniecības laikā un līdz ar vecuma iestāšanos. Un tas nav tikai kosmētisks defekts. Ja varikoze netiek ārstēta, tad parādās satūkums, sāpju sajūta. Var pat rasties trofiskas čūlas. Ārstēšanas pamatā ir precīza diagnostika, kuru veic ar dupleksa sonoskopijas metodi. Saslimšanas agrīnā stadijā Vidzemes vēju centrā veic kompresijas terapiju, speciālo varikozo zeķu nesāšanu. Te galvenokārt pielieto modernas vēju ārstēšanas metodes tādas, kuras neprasa operatīvu iejaukšanos, skleroterapiju, kā arī iesaka dažādus ārstnieciskos preparātus un lāzerterapiju. Savā praksē pamatā pielietoju vēju lāzerablāciju, jo uzskatu, ka tā ir viena no efektīvākām metodēm. Šīs metodes priekšrocība ir ārstēšana bez sāpēm un kaitējuma jūsu kāju skaistumam. Kā liecina mūsu sižeta materiāls, metāla konstrukcijas var atjaunot par 95%. Jebkuras izturības čuguna konstrukcijas ar laiku ir jāremontē. Firma Skipper ir oficiālais starptautiskās asociācijas Metalok pārstāvis Latvijā un Lietuvā. Metalok tehnoloģija ir efektīva operatīvā remonta un čuguna konstrukciju atjaunošanas metode. Pie mums var griezties kuģi,
īpašnieku remonta darbiem. Pieminekļu remonti varētu būt elektrostacijas, smagās rūpniecības. Unikālā metaloka metode nepieļauj elektrometināšanu, remonta laikā nedeformē bojāto detaļu. Remonta rezultātā konstrukcijas izturība tiek atjaunota par 95%, kas daudzu gadu laikā nodrošina veiksmīgu eksploatāciju. Šeit nav nekāda karsēšana, nekāda sildīšana, tas viss ir augstā veidā, kas čugunam ir ļoti nozīmīgi. Jūs kursējot čuguns mēdz vai ieplaisāt, vai kaut kas lūst tālāk. Šeit viss notiek augstā veidā, viss mehāniskā apdara. Konstrukciju un detaļu remontu veids tieši objektā bez nepieciešamības tās pilnībā izjaukt, kas ievērojami ekonomē laiku un līdzekļus. Augstas kvalifikācijas certificēti meistari kvalitatīvi veiks jebkuras sarežģītības remonta atjaunošanas darbus čuguna konstrukcijām un detaļām. Firma Kranex ir sevi parādījusi kā drošu partneri daudzām firmām rūpniecības iekārtu piegādes sfērā. Firma Kranex ir stabils, dinamiskas attīstības uzņēmums, kurš darbojas piegāžu un rūpniecības iekārtu apkalpošanas sfērā. Firmas pamatnodarbošanās virziens kravas pacelšanas mehānismu piegāde. Kranex savā darbībā vadās pēc stabilas attīstības principiem saviem pasūtītājiem, piegādājot plaša spektra kvalitatīvas iekārtas. Respektējot klienta intereses, kvalificēts personāls vienmēr gatavs palīdzēt nepieciešamās iekārtas izvēlē. Mēs nodarbojamies ar realizāciju, montāžu, tilta celtņu projektēšanu un visu to, kas saistīts ar kravas stiprināšanu un pārvietošanu. Tās ir siksnas, vinčas, skavas, satvērēji un tā tālāk. Kranex Latvijas tirgū pārstāv itāļu kompāniju Misija Paranki, kura jau 30 gadus ražo elektriskos trošu pacēlājus un ratiņus. Tāpat arī Kodipro no Luksemburgas uzņēmums, kurš izstrādā un ražo kvalitatīvas austiņu skrūvju sistēmas dažādu iekārtu pacelšanai. Tās ir dažādu modifikāciju austiņu skrūves, kuru augšējā daļa ir cilpa. Tās griežas par 360 grādiem divos virzienos plus par 180 grādiem. Sortimentā ir arī noliktavu tehnika, bez tam firma Kranex nodrošina visa veida remontdarbus piegādātai tehnikai. 48 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas meistaru komanda ieradīsies uz vietas un novērtēs bojājuma pakāpi, lai īsākā laikā to novērstu. Uzņēmuma apvienība Faro Group sniedz plašu pakalpojumu spektru pārtikas uzņēmumiem, iekārtu piegādē un apkalpošanā. Uzņēmuma apvienībā Faro Group, darbojoties jau 10 gadus Latvijas tirgu, ir iegūsi stabilas, drošas firmas reputāciju. Tās 3 firmas – Faro IG, Faro Packing un Faro Service – nodrošina materiālu un iekārtu piegādi rūpniecības un pārtikas uzņēmumiem ar pēcpārdošanas apkalpošanu. No 90. gadu beigām Faro IG piegādā Latvijas rūpniecībai Henkel markas līmes. Plašs šo produktu klāsts tiek lietots kokapstrādē, mēbeļu ražošanā, taras ražošanā, plastmasas un stikla pudeļu uzlīmēm, poligrāfijas rūpniecībā. Faro Packing specializējas iepakošanas iekārtu un materiālu piegādē. Tie ir automātiskie un pusautomātiskie vakuma aparāti, vertikālās un horizontālās flow pack tipa mašīnas, kad plēves iesāņojums formējas apkārt produktam, termosarukuma aparatūra, etiķešu drukāšanas un līmēšanas sistēmas, produkcijas marķēšana. Piedāvā arī iesāņojumu big-in-box konvejera sistēmas, iekārtas iesāņojuma palikņu ietīšanai plēvē, produktu dozēšanas iekārtas. Faro Packing nodrošina visu veidu iekārtas ar iesāņojumu materiālu un tilpumiem. Firma Faro Service ir dibināta, lai nodrošinātu piegādāto iekārtu garantijas un pēcgarantijas servisa apkalpošanu. Tas ir pirmais Latvijas uzņēmums, kas klientiem nodrošina pilnu servisu, remontu un iekārtu modernizāciju 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Pilna informācija firmas mājaslapā www.farogroup.lv. Ar profesionālās uzkopšanas firmas speciālistu palīdzību komerctelpu uzkopšanā notiek ātri un kvalitatīvi. Jebkura telpa ir jātīra, gan dzīvoklis, gan birojs vai lielveikals. Uzkopšanas firma Sol Latvija ir eksperts telpu un ārējās teritorijas uzkopšanā. Tās darbinieki darbam objektos izmanto jaunākās iekārtas un vidē nekaitīgus tīrīšanas līdzekļus. Uzkopšanas nozara pēdējos 20 gados ir ļoti strauji attīstījusies, ir ienākuši daudz jaunu materiālu. Mikrošķiedras lupatas, mopi, mikrošķiedras lupatas un mopi ar sudraba diegu.
Labam speciālistam ir jāorientējas jaunākajās tendencēs un ķīmisko vielu lietošanas īpatnībās. Firmas Sol Latvija darbiniekiem var droši uzticēt pašu vērtīgāko lietu tīrīšanu. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar ķīmijas līdzekļiem. Pirmkārt, ir jālasa uzmanīgi instrukcijas. To mēs stāstam gan saviem darbiniekiem, gan visiem interesantiem, ka nedrīkst liet vairāk, jo būs labāk. Parasti jau vairāk ielējam ķīmijas, jo liekas, ka būs tīrāks, mēs iegūstam pretējo efektu. Sol Latvija aicina uz tīrības skolu telpu uzkopšanai gan profesionāļus, gan mājsaimnieces. Šeit katrs apgūs profesionālās uzkopšanas novatoriskos pamatvirzienus ar minimālu resursu un nelielas enerģijas patēriņu. Firmas mājaslapā www.sol.lv jūs varēsiet iepazīties ar visiem firmas pakalpojumiem, turpat arī pierakstīties apmācībai. Lai ekonomētu siltumu jūsu mājā, ir nepieciešams regulārs apkures sistēmas audits un attīrīšana. Galvenais cēlonis apkures rēķinu pieaugumam – iekšējā nogulsnējuma veidošanās radiatoros. 5 mm nogulsnējums, kurš veidojas sistēmas izmantošanas 10 gados, aiztur līdz 50% siltuma. Nepietiekamo siltumu mēs esam spiesti kompensēt, izmantojot gāzi vai elektrību. Uzņēmums Panzers piedāvā unikālu metodi centrālo apkures sistēmu attīrīšanai. 1998. gadā izstrādātais īslaicīgais pneimohidrauliskā impulsa princips ļauj ātri, droši un ekonomiski attīrīt apkures sistēmas. Kompaktā iekārta rada pneimohidraulisko vilni, kurš likvidē nogulsnējumu sistēmā un viegli ar šļūtenes palīdzību to izvada. Pat ļoti nolietota sistēma netiek sabojāta. Metodes priekšrocība – tās ekonomiskums tikai 15 lati par vienu apkures sistēmas elementu. Otrkārt – īsais darbu veikšanas laiks. 6-kāpņu telpu 5-stāvu ēkas apkures sistēmas attīrīšanai būs nepieciešamas tikai 7 dienas. Uzņēmums Panzers, izpildot darbus, garantē tīrību un jūsu dzīvoklim nebūs nepieciešama ģenerālā tīrīšana. Uzņēmums Panzers ir veiksmīgi veicis vairāk nekā 17 000 objektu attīrīšanu. Visur sasniegts teicams rezultāts. Apkures rēķini samazinājušies līdz pat 45%. Uzņēmums Panzers – mēs palīdzam dzīvot siltumā un komfortā. Apkures rēķinos – ekonomija. Plastmasas logu un durvju uzstādīšana dzīvoklī, ofisā vai citās telpās ir pateicīga lieta. Siltuma taupīšana dzīvojamās un rūpnieciskajās telpās kļūst arvien aktuālāka. Pastāvīgi augot elektroenerģijas un gāzes cenām, cilvēki biežāk aizdomājas par iekonomēšanu uz apkures rēķina. Visbiežāk siltuma noplūde notiek caur logiem, tāpēc parasto logu nomaiņa pret siltuma enerģiju aizsargājošiem logiem rada iespējas ievērojami samazināt apkures izmaksas. Uzņēmums Salūts piedāvā plašu plastmasas logu un durvju izvēli. Cilvēks, kas pie mums iegādājas produkciju, turpmāk par mājas vai dzīvokļa apkuri maksās daudz mazāk. Mūsdienīgus plastikāta logus ražo no polivinflorīda. Tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kas neapdraud cilvēka veselību, tāpēc plastikāts ir ideāli piemērots ne tikai dzīvokļiem, oficiem, vasarnīcām, bet arī bērnistabām un ārstniecības iestādēm. Loga profils – tas ir plastikāta korpus, kurās ievietotas sienas, veidojot gaisa kameras, nodrošina siltuma un trokšņa izolāciju. Unikāls firmas Salūts piedāvājums ir oriģināla logu profila sistēma. Mēs izceļamies ar to, ka esam vienīgā firma Latvijā, kas taisa logus ar 180 grādu pagriezienu. Šie logi ir paredzēti Skandināvijas valstī. Разворотные на 180 градусов. Это конкретно окна, предназначенные для скандинавских стран. Повторяю, что ни одна фирма в Латвии этого не делает. Vēl viena šo logu priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli mazgāt, pagriežot par 180 grādiem. Divus zaķus vienlaicīgi noķert palīdzēsim ar daudzfunkcionālajiem logiem, kam ir žalūzijas pret sauli un siets pret kukaiņiem. Logu atvēršanas un aizvēršanas furnitūra nodrošinās funkcionalitāti, ērtību un ilglaicību visas konstrukcijas eksploatācijā. Logi var būt ne tikai baltā, bet arī jebkurā citā krāsā, kā arī ar cēlkoka faktūras imitāciju. Uzņēmums piedāvā oriģinālas idejas, iestiklojot lielu platību telpas. Firma Salūts piedāvā bezmaksas meistara izbraukumu uz objektu, veco konstrukciju demontāžu un speciālistu konsultāciju.
kam gan negribas justies silti savā mājoklī un maksāt par apkuri mazāk kā ierasti. Kā tas iespējams, to zinās pašmāju uzņēmums RB&B būve. Šobrīd uzņēmums piedāvā dažādu veidu dabīgas izcelsmes siltumizolācijas materiālus. Kāpēc mēs viņus piedāvājam? Jo pateicoties laika maiņām, ceļās ar vien vairāk energoresursu izmaksas, ieskaitot degvielu, mēs esam ievērojuši. Tāpatās arī citu gadu paliek augstākas ziemas. Pateicoties tam, cilvēks sāk domāt par tekošām izmaksām, kas notiek mājā. Lai samazinātu tekošās apkures izmaksas, uzņēmums piedāvā ēku siltināšanu ar ekoloģisku materiālu. Uzņēmums ir izstrādājis materiālu gan ar vietējo būvfiziku un tāpatās ārzemju būvfiziku speciālistiem. Materiāli, kas ideāli atbilstu Latvijas klimatiskiem apstākļiem. Materiāls tiek ražots tepatās blakus kaimiņu valstī un saucās RBB ekovati. Ēkās, kas ir siltinātas ar ekovati, nav nepieciešams lietot celtniecības plēvis, lai novadītu kondensātu, jo materiālam piemīt dabīga mitruma regulācija. Ekovate aizkavē arī uguns iekļūšanu ēkā, paaugstinoties temperatūrai, tā sastāvā esošā viela baroks izdala ūdeni, līdz ar to materiāls kļūst ugunsizturīgs un vienlaicīgi aizsargā ēkas koka konstrukcijas. Ekovate ir ērti un ātri ieklājama horizontālās, vertikālās un slīpās virsmās, aizpildot visas spraugas un nodrošinot lielisku siltumnoturību. Izmantojot ēkas siltināšanas metodi ar ekovati, jūs panāksiet ekoloģiski tīru, kvalitatīvu un veselībai nekaitīgu siltinājumu, dabīgu telpas mitruma regulāciju. Ziemā mājā būs patīkami silts, bet vasaras mēnešos māja saglabās patīkamu vēsumu, iegūsiet teicamu skaņas izolāciju. Pie tam jūs būtiski samazināsiet rēķinus par patērēto siltumenerģiju. Zīmola hupa, košais un skaistais bērnu apģērbs, ideāli noder Baltijas ziemai un starpsezonām. Igauņu zīmols hupa ir viens no vispopulārākajiem bērnu virsapģērbu ražotājiem. Tas harmoniski sevi apvieno augstu kvalitāti, komfortu, funkcionalitāti, drošību, arī pēdējās modes tendences. Hupa audumi ir elpojoši. Iekšējai membrānas kārtai ir daudzas mikroporas, kuras neļauj iekļūt mitrumam, bet ķermeņa izgarojumi izkļūst ārā, tāpat laikā aizsargājot no vēja. Svarīgākās visu izstrādājumu šuves ir līmētas, lai maksimāli pasargātu no mitruma. Jūsu bērns nesamirks, bradājot pa peļķēm, aktīvi kustēsies un nesasvīdīs, arī sals nekaitēs, pie kam šīs vējakas un kombinzoni ir neparasti viegli. Lai bērnu uz ielas varētu ieraudzīt jebkuros laika apstākļos, hupa izmanto daudzas gaismu atstarojošas detaļas – apmales, uzlīmes, aplikācijas, lentes. Hupa apģērbi ir viegli kopjami. Auduma virskārtā grūž netīrumus, bet traipus var vienkārši nomazgāt zem ūdens strūklas. Pateicoties šīm īpašībām, izstrādājumu nevajag bieži mazgāt. Latvijā zīmola hupa apģērbi tiek tirgoti daudzās tirdzniecības vietās, bet Rīgā ir 2 specializētie veikali. Hupa bērnu apģērbi no dzimšanas līdz pilngadībai. Neesiet pārliecināti, ko izvēlēties Ziemassvētku dāvanai? Pievērsiet uzmanību drošam variantam – juvelieru izstrādājumiem. Ja negribat kļūdīties dāvanas izvēlē, laipni lūgti juvelieru veikalos Goldlight un Moonlight. Šeit jums piedāvās pasaules slavenu zīmolu Miluna, Nimei, Kiara, Meri plašu juvelieru izstrādājumu klāstu. Sagatavotas meitenes pārdevējas profesionāli konsultējas par katra zīmola iezīmēm un palīdzēs izvēlēties rotas, kuras darīs laimīgu saņēmēju. Ļoti grazna dāvana Ziemassvētku komplekts no Milānas juvelieru mājas Tisento La Bella Vita kolekcijas. Dzīve ir skaista un visa pasaule ir pie šo rotu īpašnieces kājām. Zīmola Viventi juvelieru izstrādājumi izcels nesātājas individualitāti, tās stilu un šarmu. Čai dinamiskās rotas piemērotas aktīvā dzīvesveida cienītājiem, taiskaitā arī vīriešiem. Juvelieru izstrādājumi pieejama greznība Pirmssvētku dienās. Visu decembra mēnesi veikali Goldlight un Moonlight piedāvā akcijas kampaņu dāvanu tieši tev. Pērc dāvanu un mēs tev dāvinam atlaidi. Plašam juvelieru izstrādājumu klāstam atlaides līdz 50%. Privilēģija kartes īpašniekam papildus 5% atlaidi. 17. decembrī galerija Rīga pirmajā stāvā durvis vērs vēl viens Goldlight tīkla veikals. Patīkamus pirkumus! Ziedus var dāvināt visiem. Par šo dāvanu priecāsies katrs.
Maksimālais dāvanu pieprasījums ir Ziemassvētku un Jaungada priekšvakarā, bet kāda gan dāvana bez ziediem? To kā jebkura prieka nekad nemēdz būt par maz. Miljons sarkanu rožu ir katras sievietes sapnis. Ziedu vairumtirdzniecības bāzē Rīgas centrā pat nabaga mākslinieks var atļauties nopirkt bagātīgu rožu pušķi. Šos karaliskos ziedus piegādā no Kenijas un Ekvadoras. Speciālisti zina, ka to kvalitāte un pumpuru lielums pārspēj Holandes rozes. Cena ir par 20% zemāka. Pie tam, sākot ar 1. adventi, sākas tradicionālā Ziemassvētku akcija. Ir vērts pateikt, ka vairumtirdzniecības bāzē regulāri tiek organizētas akcijas ievērojumu svētku priekšvakarā un populārākās vārda dienās. Iepriekš par tām var uzzināt internetu veikala mājaslapā, Pētziedus LV vai Facebook. No 11. decembra pastāvīgie pircēji un klienti, kuri būs iegādājušies pušķus par vairāk nekā 5 latiem, kļūs par atlaižu kartes īpašniekiem. Internetu veikalā var pasūtīt ne tikai jebkuru ziedu pušķi, bet arī dāvanas, sveces, apsveikuma kārtītes, dažādus suvenīrus. Ziedu vairumtirdzniecības bāze darbdienās ir atvērta rītos no 7:30 līdz 7:30 vakarā. Sestdienās un svētdienās tā strādā no 9 līdz 17. Bāze Pētziedus LV atrodas Krišāņu baronielā, netālu no krustojuma ar Tallinas ielu. Laba kosmētika palīdzēs dāmām izskatīties satriecoši un sagaidīt svētkus izcili skaistām. Katra sieviete cenšas atrast savu skaistuma formulu. Uzņēmums Linda ir oficiālais 2 pasaules zīmolu izplatītājs. Profesionālās kosmētikas ražotāji sejai un ķermenim ir Kinvel un Histomer. Šie kosmētiskie līdzekļi ir speciāli radīti lietošanai skaistuma salonos, medicīnas centros, spa kompleksos. Bez tam Linda piedāvā dekoratīvās kosmētikas komplektus un līdzekļus līnijas lietošanai mājas apstākļos. Kinvel kosmētisko līdzekļu pamatā ir dabīgi aktīvie komponenti, kas iegūti no ekoloģiski tīriem augiem un jūras aļģiem, tāpat arī embrionālie un placentārie ekstrakti, augļskābes, vitamīni un minerāli. Markas Histomer pamatā ir tā saucamās histomeriskās šūnas. Tās ir augu stiebru šūnas, kurām ir neierobežotas iespējas dalīties. Katra produktu sērija ir domāta dažādu ādas tipu specifisko problēmu risināšanai, nodrošinot mitrināšanu, pretnovecošanas kopšanu, SPF aizsardzību. Klientu ētībai kompānija ir izstrādājusi sīku katra sejas ādas efektīvā liftinga kursa aprakstu. Bez tam Linda regulāri organizē seminārus un kursus kosmetologiem ar itāļu kosmetologu piedalīšanos. Svētku kosmētikas komplekts sejai un ķermenim patīkama dāvana Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Salonā Poetika jau sācies dāvanu dāvināšanas laiks. Profesionālajiem vizāžistiem par Ziemassvētku pārsteigumu kļuva svētku ārtgrima zelta un sudraba pasaka prezentācija. Salonā Poetika meisteri ieveda mūsu spīguļu, greznības un burvības pasaulē. Jaungada un Ziemassvētku karnevāls ir svētki, kad savam tēlam varam atļauties pašus drosmīgākos risinājumus un eksperimentus. Izmantojot Make Up Forever kosmētiku, vizāžisti nodemonstrēja 2 fantastiskus grimus. Šeit ir izmantoti arī parasti acu zīmuļi, kurus klienti lieto ikdienā, jo šie zīmuļi ir vairāk pieejami. Pamatā spīdošās irdenās ēnas, kuras arī bieži izmanto vakara komētsgrimām – zelta, bronzas un zils. Toņu kombinācija tā ir viņu ideja šim darbam – kombinēt siltos ar augstajiem. Бронзовый, синий, то есть сочетание тонов, тут тоже одна из идей в этой работе есть, теплые с холодными. Radot māksliniecisku grimu, rekomendēju nedaudz sabiezināt krāsas un pievienot žilbinošu mirdzumu. Par jūsu uzticamiem palīgiem kļūs visas zelta, sudraba un dārgakmeņa nokrāsas. Salona Poetika vizāžistes Jevgenija un Alise ar saviem modeļiem nodemonstrēja, kā kombinējot siltos un augstos toņus, var parādīties jaunas krāsas un negaidītas nokrāsas. Lai pievienotu faktūru un apjomu, meistari izmanto mirdzošus mākslīgos briljantus, pērlītes un pašus neparastākos materiālus grimam. Это может быть кружево. Tās var būt jebkura izmēra, faktūras, zīmējuma un krāsas mežģīnes, tīkliņa audumi. Vienmēr gribam var pievienot kaut ko tādu, piemēram, to, kas atrodas virtuvē. Tie var būt putraimi, cukurs, noteiktā krāsā krāsots jūras sāls, un to var pielīmēt kādai zonai. Макияжу можно положить что-то такое, то, что у вас, грубо говоря, находится на кухне. Это может быть крупа, это может быть сахар, это может быть, допустим, морская соль, просто окрашена в какой-то определенный цвет и приклеена на какую-то зону.
Svētku sejas ārti, tas ir patiesas mākslas darbs. Šeit nav robežu fantāzijas lidojumam. Krāsojums var būt ar asimetrisku zīmējumu, kuri atgādina ziedus, plastiski pāriet uz matiem, kas radīs pilnīgāku pasakaino veidolu. Make Up Forever kosmētika viegli tiks galā ar sarežģīto uzdevumu. Uzklājot grimu, uzliekot pareizos akcentus, tiks izcelta jūsu individualitāte. Ja gribat pievērst uzmanību savai dvēselē, visdrīzāk jūs izcelsiet acis. Ja gribat pozicionēt sevi kā kaislīgu personību, es ieteiktu akcentēt lūpas. Lai radītu jebkuras sarežģītības svētku grimu, jūs varat piemeklēt kosmētiku salonā Poetika. Apjoma efektam, dažāda garuma mākslīgās skropstas, visu iespējamo krāsu, mākslīgos briljantus. Mazāk ekstravagantam veidolam no Dress Make Up Forever Midnight Glow jaunā ēnu palete. Jaunākās modes tendences vakara grimam nosaka izteiksmes brīvību, apjomu un žilbinošu starojumu. Tradicionāls, respektabls, tieši tādam ir jābūt īstam Chesterfieldam, tradicionālajam kabineta ādas dīvānam. Pagājuši vairāki gadsimti, un visu šo laiku dīvāni Chesterfield nereizi nav izgājuši no modes un nekad nav maksājuši lēti. Par brīnumu to var nopirkt par 520 latiem. Pļaunieku rajonā Rīgā lielā platībā izveidots ļoti interesants veikals. Šī veikala saimnieku sauc Juris Glāzītis, labi zināms cilvēks antikvāro lietu cienītājiem. Te tiek tirgotas Holandas mēbeles, kurām ir sava vēsture un kuras sevī glabā vecās Eiropas garu. Citiem vārdiem, tas ir tas pats second hand, kurš tik populārs rietumos un kļūst ar vien populārāks arī pie mums. Kad es redzu antīkās mēbeles, man šķiet, ka šās mēbeles ir dzīves. Senatnes un neatkārtojama interjera cienītājiem te ir plašums. Salona tipa mēbeles derēs pie pilsētas namu, kotedžu vai lielu dzīvokļu īpašniekiem. Tradicionālā stila piekritējiem tiks piedāvāts plašs priekšmetu klāsts no masīvā ozola un visdažādākās interjera lietas, piemēram, mehāniskais grīdas pulkstenis, virtuves piedarumi, gleznas, vāzes. Mēbeles ir ļoti labā stāvoklī. Tas tāpēc, ka tās gatavotas, lai kalpotu gadsimtus un droši vien kalpos vēl arī jūsu mazbērniem, bet tās, kurām bija nepieciešama restaurācija, ieguvušas agrāko izskatu. Šādam darbam nepieciešama īsta meistarība. Es pats strādāju par restaurātoru muzejā un zinu, no kāda koka agrāk taisīja mēbeles. Šodien mēbeles ražo no kartona. Protams, antīkās mēbeles nenoveco, jo ir ļoti kvalitatīvas. Ar gadiem šī kvalitāte ir zudusi. Ir vēl kāds patīkams moments. Mēbeļu pirkšana šajā veikalā var pārvērsties neatkārtojamas mājīguma atmosfēras radīšanā jūsu mājās. Tas tāpēc, ka tās iespējams saskaņot ar mūsdienu interjera priekšmetiem. Man patīk jauktais stils. Gan antikvārās mēbeles, kā odziņa, gan moderns. Kāpēc ne? Iegādājoties šādas mēbeles, jūs noteikti atgriezīsieties šeit nevienu reizi vien, lai iegādātos vēl kādu no tām. Kāds laiks, cītīga un radoša darba, un jūsu interjers kļūs unikāls un neaizmirstams. Vairums mūsu aptaujāto pilsētas iedzīvotāju uz jautājumu, kādām mēbelēm dodat priekšroku, atbild viennozīmīgi. Protams, ka antīkām. Ir pienācis pats karstākais laiks svētku uguņošanas iegādei. Nodrošinieties ar petardēm un plaukšķinēm. Nepalaidiet garām iespēju izkrāsot jūsu svētkus ar spilgtām raķešu ugunīm un salūtiem. Kompānija Aldi Pirotehnika ir Eiropas slavenās firmas Tropika izplatītājs. Šī kompānija ir viena no vadošajām pirotehnikas vairumtirdzniecības izplatītājām ar lielu produkcijas piedāvājumu, konkurētspējīgām cenām un attīstītu pārdošanas tīklu. Firmas produkcija ir dažādi salūti, spilgtas romiešu sveces, petardes un sveltjošas raķetes, debesu lukturīši, krāsainie dūmi un vēl desmitiem citu preču. Tās iespējams iegādāties 22 Latvijas pilsētās, vairāk nekā 40 tirdzniecības vietās vai interneta veikalā. Iepirkšanās Aldi Pirotehnika ir iespējama par ļoti pieņemamām cenām. Iepērkoties vēl var arī ekonomēt, ja izprintēsiet no firmas mājaslapas atlaižu kuponus un iesniegsiet tos veikalā. Pat šie nelielie ieguldījumi izrotās jaungada svinības un jebkurus citus svētkus. Lai redzētu, kā naksnīgajās debesīs izskatīsies jūsu izvēlētais salūts, veikalā izveidots speciāls skārienjūtīgais stends.
Tur jūs varēsiet apskatīties video reklāmu un izvēlēties salūtu, bet pieredzējuši pārdevēji jums paskaidros, kā pareizi un droši to rīkot. Kompānija Aldi Pirotehnika strādās visas pirmssvētku dienas bez brīvdienām, ieskaitot 31. decembri. Liekas, ka labu mēbeļu iegāde nav lēts prieks, tomēr taupīgs pircējs vienmēr atradīs iespēju iekonomēt. Cenas un kvalitātes atbilstību mēs pārbaudījām veikalā SV Mēbeles. Vairāku gadu garumā šis veikals ir veiksmīgi tirgojis mēbeles internetā, pēc tam viņi izveidoja paši savu tirdzniecības zāli Rīgas lielveikala Diton 2. stāvā. Šodien SV Mēbeļu kvalitatīvā produkcija par saprātīgu cenu aplūkojama jau 2 tirdzniecības centra stāvos. Mēbeles ir nepieciešamas visai mājai. 2. stāvā apskatāmās mēbeles, priekštelpu un bērnistabu iekārtas, kā arī atsevišķas mēbeles, krēsli, toaletes galdiņi, masāžas iekārtas par pieņemamu cenu. 3. stāvā ir mīkstās mēbeles un guļamistabas iekārtas. Visas veikalā pieejamās preces atbilst zelta likumam, augsta kvalitāte par pieņemamu cenu. Vēl kāds patīkams piedāvājums profesionāļa padomas mēbeļu izvēlē un interjera iekārtošanā. Pieredzējuši speciālisti palīdzēs jebkuru ieceri realizēt dzīvē. Kad būsit izvēlējušies preci, jums palīdzēs to nogādāt mājās un mēbeli salikt. Pie tam kompānija piedāvā arī bezprocentu kredītu. Šeit katrs varēs atrast kaut ko atbilstoši savai rocībai. Luks, klases mēbeles vai mēbeles ar atlaidi, bet sevišķi taupīgi klienti var iegādāties mazlietotas mēbeles ļoti labā stāvoklī. Tā kā secinājums ir viens – labām kvalitatīvām mēbelēm var būt ļoti pieņemama cena. Neapšaubāma SV Mēbeļu priekšrocība ir tā, ka jūs varat izvēlēties sev tīkamo produktu, neizejot no mājas pie datora. Internetveikalā jūs varat izvēlēties vēlamo preci, tādējādi ietaupot laiku. Nāciet pēc kvalitatīvām mēbelēm par saprātīgu cenu uz veikalu SV Mēbeles darbdienās no 10 līdz 19 un sestdien no 11 līdz 17. Individuālajiem pircējiem no lielā medicīnas preču sortimenta paaugstināts ikdienas pieprasījums ir ortēzē. Tās ir speciālas ierīces traumēto locītavu un ekstremitāšu atslodzei, fiksācijai un korekcijai. Ceļu, muguras, plecu, roku un kāju locītavu sāpju gadījumā ortēžu lietošana palīdz atjaunot locītavu kustības. Vadošo pasaules ražotāju ortēzes ir izgatavotas no elpojošas anatomiskā adījuma trikotāžas, kurām ir dažādi ielikņi – silikona gredzeni, metāla atsperes, eņģes. Locītavu kustības laikā ortēze uztur tās pareizo stāvokli un rada masējošu efektu. Atkarībā no jūsu ārstējošā ārsta noteiktā ārstniecības kursa, firmas RAL speciālisti mediķi palīdzēs tieši jums piemeklēt nepieciešamo ortēzi. Šīs funkcionālās ierīces atvieglos un samazinās ārstniecības un rehabilitācijas ilgumu pēc traumām un operācijām. Firma RAL piedāvā ne tikai ortēzes, bet arī ļoti daudz nosaukumu preču, kuri atvieglo slimnieku ciešanas un atgriež viņiem iespēju dzīvot aktīvi. Jebkura telpa ir jātīra gan dzīvoklis, gan birojs vai lielveikals. Uzkopšanas firma Sol Latvija ir eksperts telpu un ārējās teritorijas uzkopšanā. Tās darbinieki darbam objektos izmanto jaunākās iekārtas un vidē nekaitīgus tīrīšanas līdzekļus. Uzkopšanas nozara pēdējos 20 gados ir ļoti strauji attīstījusies, ir ienākuši daudz jauni materiāli, mikrošķiedras lupatas, mopi, mikrošķiedras lupatas un mopi ar sudraba diegu. Labam speciālistam ir jāorientējas jaunākajās tendencēs un ķīmisko vielu lietošanas īpatnībās. Firmas Sol Latvija darbiniekiem var droši uzticēt pašu vērtīgāko lietu tīrīšanu. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar ķīmijas līdzekļiem. Pirmkārt, ir jālasa uzmanīgi instrukcijas. To mēs stāstam gan saviem darbiniekiem, gan visiem interesantiem, ka nedrīkst liet vairāk, jo būs labāk, jo parasti jau vairāk ielējam ķīmijas, jo liekas, ka būs tīrāks, mēs iegūstam pretējo efektu. Sol Latvija aicina uz tīrības skolu telpu uzkopšanai gan profesionāļus, gan mājasaimnieces. Šeit katrs apgūs profesionālās uzkopšanas novatoriskos pamatvirzienus ar minimālu resursu un nelielas enerģijas patēriņu. Firmas mājaslapā www.sol.lv jūs varēsiet iepazīties ar visiem firmas pakalpojumiem, turpat arī pierakstīties apmācībai.
Igauņu zīmols Hupa ir viens no vispopulārākajiem bērnu virsapģērbu ražotājiem. Tas harmoniski sevi apvieno augstu kvalitāti, komfortu, funkcionalitāti, drošību, arī pēdējās modes tendences. Hupa audumi ir elpojoši. Iekšējai membrānas kārtai ir daudzas mikroporas, kuras neļauj iekļūt mitrumam, bet ķermeņa izgarojumi izkļūst ārā, tāpat laikā aizsargājot no vēja. Svarīgākās visu izstrādājumu šuves ir līmētas, lai maksimāli pasargātu no mitruma. Jūsu bērns nesamirks, bradājot pa peļķēm, aktīvi kustēsies un nesasvīdīs, arī sals nekaitēs, pie kam šīs vējakas un kombinzoni ir neparasti viegli. Lai bērnu uz ielas varētu ieraudzīt jebkuros laika apstākļos, Hupa izmanto daudzas gaismu atstarojošas detaļas, apmales, uzlīmes, aplikācijas, lentes. Hupa apģērbi ir viegli kopjami. Auduma virskārtā grūž netīrumus, bet traipus var vienkārši nomazgāt zem ūdens strūklas. Pateicoties šīm īpašībām, izstrādājumu nevajag bieži mazgāt. Latvijā zīmola Hupa apģērbi tiek tirgoti daudzās tirdzniecības vietās, bet Rīgā ir 2 specializētie veikali. Hupa bērnu apģērbi no dzimšanas līdz pilngadībai. Atrodoties dzīvnieku sabiedrībā, cilvēki kļūst labāki. Šodien rubrikā Zooklubs ar Janu Lavrīntjevu aizraujoši un aizkustinoši mūsu mazo brāļu video novērojumi. Rubrikas patrons Borisa un Ināras Ķecerevu fonds. Daudziem cilvēkiem mājas dzīvnieki ir pilntiesīgi ģimenes locekļi, bet daži izturas pret saviem mīluļiem kā pret bērniem, saucot sevi par māmiņu un tēti. Ja vecāki nereti bērnu dēļ pārdzīvo stresu, tad kontaktēšanās ar mājdzīvniekiem vienmēr ir ar antistresa efektu. Kaķis, nepamanot jūsu problēmas, laimīgi murrā saritinājies uz jūsu ceļiem un pamostas tikai tādēļ, lai jums atgādinātu, ka pienācis laiks pusdienot. Fakts, ka jūsu uzmanība veltīta kaķim, bet domas ir tālu prom no tām nepatikšanām, ar kurām nācās sastapties dienā, palīdz samazināt stresu. Milzum daudz emociju no skaistām un aizraujošām darbībām kaķu izstādes laikā saņem skatītāji. Dzīvnieku īpašniekiem tās ir azartiskas sacensības, reizēm ar prieka vai apbēdinājuma asarām. Pašiem kaķiem drīzāk stress, uz kuru tie reaģē dažādi. Dažreiz pat atsakās kontaktēties. Arī suņi lieliski pazīst noskaņojumu. Ir vērts iziet pastaigā vai paspēlēties ar jūsu četrkājaino draugu, lai pavērotu, cik daudz patīkamu mirkļu no spēlēm piedzīvo suns, un jūs drīz atbrīvosieties no savām sliktajām domām, ja tādas jums ir bijušas. Mēs varam būt pārliecināti, ka mūsu mīlulis neprasīs neko vietā, izņemot barību un nedaudz mūsu laika un uzmanības. Daudzi mājdzīvnieki, ne tikai kaķi un suņi, bet arī putni, kāmīši, truši vai, piemēram, zirgi bieži uzvedas ļoti aizrautīgi. Tas var neutralizēt apstākļus, un jūs no sirds pasmiesieties par jūsu aprūpējamā uzvedību. Pat paši nopietnākie psihoterapeiti piekrīt tam, ka smiekli tās ir pašas labākās zāles, jo īpaši, ja tie mazina spriedzi un stresu. Dažādu apstākļu dēļ, saspiestība dzīvoklī, alerģija pret spalvu, ne katrs var turēt kaķi vai suni. Bet doties pavērot dzīvniekus uz zooparku un gūt milzumu daudz pozitīvu emociju, šis pasākums pieejams katram. Jūs varat kļūt liecinieks aizkustinošām mērkaķīšu rūpēm par savu bērniņu vai fotokameras objektīvā noķert pelīti, kura uz sekundi ir izbāzusi purniņu no savas patvēruma vietas. Rubrikas Zooklubs pastāvēšanas laikā mūsu kamera ir pavērojusi daudz šādu aizraujošu un aizkustinošu momentu. Mēs esam nolēmuši dot iespēju mūsu skatītājiem padalīties ar visiem saviem novērojumiem. Мы решили для самых наблюдательных и самых терпеливых. Esam nolēmuši organizēt video konkursu mūsu pašiem vērīgākajiem un pacietīgākajiem skatītājiem. Vērojiet savus dzīvniekus, uzfilmējiet video un ar YouTube palīdzību nosūtiet to mums. 10 labākie video īpašnieki saņems biļetes uz zooparku. 5 labākie - grāmatas krievu valodā par mūsu zooparka vēsturi. Galveno balvu no kluba Cats Meow un no manis, Jana Lavrentija, saņems uzvarētājs. Tas būs ciparu fotoaparāts ar iespēju uzņemt video HD kvalitātē. Поздравляю вас с наступающим. Apsveicu ar 2014. zirga gada tubošanos. Novēlu veselību jūsu mīluļiem un visiem jums. Veiksmi 2014. gadā.
Jau drīz jaunais gads. Kāda ir astroloģiskā prognoze 2014. gadam? Jautājums Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Centīšos divos vārdos aprakstīt 2014. gada potenciālu. Pirmkārt, ko es gribēju teikt, vienmēr es sāku ar problēmām, ar saspringtiem aspektiem, jo tieši viņu darbības laikā mēs varam mobilizēties un veiksmīgāk risināt mūsu dažādas problēmas, jo ne tikai iekšējo emocionālu saspringumu dod šādi aspekti, bet arī ļauj mums cīnīties. 2014. gada laikā saspringti aspekti darbosies gandrīz visu gadu, un mēs redzam priekšā divus brīvākus posmus. Tas ir augusts un septembris, un pašā gada beigās decembrī. Otrs brīdinājums, kur es gribēju dot, ir tas, ka Jupīters attīstīšanas un no veciem laikiem Jupīteru sauc par labvēlīguma planētu. Viņi tiešām palīdz mums dažādās darbībās. Jupīters mainīs zīmi. Aptuveni gadu viņš atrodas katrā zodiaka zīmē, un pēdējais posms ir no 2013. gada jūnija līdz 2014. gada jūlija, kad viņš atrodas Vēzī. Vēzis ir zīme, kur Jupīters mūs orientē nodarboties un domāt vairāk par radiniekiem, vecākiem, par mūsu mājām, par nekustamo īpašumu, pat dod interesi nodarboties ar ēdienu sagatavošanu. Bet lauva ir gaišāka, priecīgāka zīme, kura saistīta ar radošām spējām, kaut gan arī ar iespējām mīlēt, veltīt laiku mūsu bērniem un tā tālāk. Tāpēc būtībā otrā 2014. gada daļa izskatās gaišāka, un pirmajā gada pusē mums jāatcerās, ka krīzes laiks būs aprīlis un 1. maija daļa, bet vēlāk būs vieglāk. Veiksmi visiem! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies jaunajā gadā!